Un tagad es gribētu pieteikt Kuldīgas draugu, Pēteri Blūmu. Kādēļ Kuldīgas draugu iemesli ir daudz, un jo ir daudz. Un pats galvenais, es gribētu teikt, es jau Pēterim jau šorīt par to pateicos. Pēters mūsu nacionālajā nominācijas failā ielika tos pamatus tam visam, kas ir Kuldīgas vērtība. Tas bija 2010. 11. gads, kad kopā ar Kuldīgas pašvaldības komandu Pēters mums izstrādāja šo te vērtību, tādu mūsu paši ļoti gandarīja. Un Pēters mums šodien stāstīs par konvenciāls pārdomas par Rīgas pils konventa nama atjaunošanu. Un paldies, došu vārdu Pēterim. Un ja kaut kas gadās, jā, tad vēl maziņi pointers viņam ir? Pointers nestrādā, manuprāt, es mēģināju, un pēc mums tur gājām klāt, izskatās, ka... Jā, viņš ir kā... Labdien! Paldies visiem iepriekšējiem runātājiem. Ļoti liels paldies Sandrai. Tādā veidā rodās cerība, ka tāda cerība vispirms radās Kuldīgā, ka tur viss nevajag miris, un tāpat tās liekas, ka arī būs savi cilvēki un sava komanda Jūrmalā, bez kā tādas vecas trauslas vietas faktiski izdzīvot nevar. Un kaut kāda līdzīga situācija ir arī ar Rīgas pili. Es nedomāju, ka es jums stāstīšu kaut ko ļoti dziļi analizējot Venēcijas hartu, jo Venēcijas hartu man sāka mācīt 70. gadu vidū cilvēks, kuru es būtu ļoti priecīgs redzēt starp mums, tas ir mans skolotājs Juris Vasiļevs. Priecājos redzēt cilvēks, kurš šeit ir klāt un ir ļoti tuvi viņam, jo viņš bija tas, kas mums to sāka mācīt, tad, kad varbūt citur par to vispār nerunāja. Un un es no 77. vai 78. gada, kad es sāku strādāt kultūras ministrijā pieminekļu un kādā tur vēl pārvaldē. Un es atkal joprojām strādāju iestādē, kas ir kaut kas līdzīgs atvasinājums no tā visa. Un man visu laiku tā harta ir bijusi līdzi. Es to hartu vaļā neesmu vēris gadus 30. Bet es ļoti precīzi zinu, kā ir jādara tā, lai viņu nepārkāptu. Respektīvi, ir kaut kādas tādas kopsakarības, kuras tu uzsūc tāpat kā mātes pienu. Tas ir tāpatās kā bite piedzimst, un viņi jau zina, kas viņai ir jādara. Tā kā es kopš puikas gadiem man patīk vecas lietas, tad iespējams kāds man ir ģenētiski iebarojis šo indi. Venēcijas harta nav veca. Tāpēc, ka es esmu vecāks par Venēcijas hartu. Bet tas nenozīmē, ka viņa varētu nebūt vecišķa. Un mēs jau te ar kādiem kolēģiem runājām, viņa nav perfekta. Bet labi, ka viņa ir, jo ja viņas nebūtu, būtu daudz, daudz sliktāk. Droši vien mēs te nesēdētu. Bet ja tā, paķidā, kas tad tur tā īsti sarakstīts, tad tas pirmais, tas 9. vai ne? Nē, viņam tomēr ir, man liekas, tās ir baterijas. Restaurācija ir ļoti specifiska pieminekļa saglabāšanas metode. Pirmā referenti jau pieskārās šim teikumam. Kāda restaurācijas definīcija ir domāta šeit? Kura no viņām? Un ar ko viņa ir specifiska? Viņa nav specifiska. Viņa ir viens no veidiem, kādā veidā mēs varam saglabāt vēsturisko apbūvi. Un tas ir viss. Jo tas it kā, ja ir ļoti specifiski, tad tur ir vajadzīgi baigie speciālisti.
Tur ir vajadzīgi normāli kvalificēti cilvēki, kas to dara, un šādi mistificējoši, teiksim, vārdi, viņi padara, tur noteikti kaut kas ir baigi specifisks. Tās, manuprāt, tas nav tā īsti pareizi. Nākamais teikums, tāds mērķis ir saglabāt un atklāt pieminekļu estētisko un vēsturisko vērtību. Un tas ir viss. Ir tikai estētiskās un vēsturiskās vērtības, kur ir visas pārējās. Jo, ja kāds grib piekasīties un pateikt, man tas nav jādara, viņš pasaka, tur nav rakstīts. Kultūra vēsturiskā vērtība tur nav rakstīta. Arhitektoniskā vērtība tur arī nav rakstīta. Un stilistiskā vērtība tur arī nav rakstīta, ejiet bekot. Es jums tādu estētiku uztaisīšu, kādu jūs vispār redzējuši nekad nebūsiet. Būtībā to tā var izdarīt. Balstoties uz oriģinālu materiāliem, es apskatījos, kāds ir angļu teksts. Nav tas tur domāts. Tur ir savādāk domāts. Tas nozīmē, ka faktiski mēs patiesībā lasām interpretāciju. Un es nezinu, kas ir šīs interpretācijas autors. Iespējams, ka mēs lasām interpretāciju no interpretācijas. Līdz ar to es gribētu teikt, pie tam tas oriģināli materiāliem pieminekļi un autentiskiem dokumentiem, viņš ir vājš teksts, ja neteikt vairāk. 10. punktā tas vispār tā ir pērle. Ja tradicionālie tehniskie līdzekļi izrādās nepietiekami pieminekļu restaurācijā, var pielietot jebkuru modernu konservācijas un celtniecības paņēmienu. Jebkuru. Tā pēdējā piebilde, kas tur nākamais teikums. To tā kā var izlaist, tas paliek tur tā, bet var lietot. Galvenais, ka ir moderns. Bet tā būtība vispār ir pilnīgi kaut kur citur, ka mums ar visiem spēkiem ir jāmēģina izvairīties no jebkuriem paņēmieniem. Un to, ko pielieto, to ir pat grūti pateikt, kādām tur ir jābūt, kādam ir jābūt, teiksim tā, tam testa filtram, lai mēs atkal neielaistu kārtīgo kaut kādu draņķību mūsu mājās, kas ir visas plēves, PVC, logi, akmens vati bez izolācijām un tā tālāk. Te varētu pusstundu skaitīt krāsas, visas šīs plēvveida krāsas, viss tas, par ko runāja Sandra, piemēram, rādot to Aspāzijas māju. Tur noteikti ir kaut kāda, tur ir atkal kaut kāds šis te modernais materiāls, kura efektivitāte pamatota zinātniskiem pētījumiem un praktisko pieredzi. Kā jūs varat zinātniski pārbaudīt modernu materiālu, kur izdomāja pirms 2 gadiem, ja viņš ir 1 gadu pārbaudījis? Par kādiem zinātniskiem pētījumiem ir runa? Pieredze, jā, bet viņai ir jābūt ilgtermiņā. Un kā vēl tie materiāli kā viņi sadarbosies ar vēsturisko substanci? Tur varētu ilgi rakstīt šādus atcerējumus, bet tas nav tas būtiskākais. Tātad mana tematika, un kāpēc vispār es šeit stāvu priekšā, ko es jums gribu pastāstīt, ir manas tiesības vispār šeit, ņemot vērā, ka Rīgā ir vesels bars ar Rīgas pils rekonstrukcijas un restaurācijas un tā tālāk autoriem. It kā viņiem to vajadzētu darīt, bet es šo misiju tomēr esmu uzņēmies, jo es jūtu zināmu misiju, kāpēc to darīt. Tātad sākot ar pionieru gadiem, un tad bija mans diploma darbs, kuru vadīja tas pats Juris Vasiljevs, un tad es esmu piedalījies vairākos konkursos. 2008. Es arī sāku tur kaut ko strādāt, bet tas viss pārtrūka. Un tad 2008. gadā tika izveidota Rīgas pils padome, kas bija, manuprāt, izšķiroši svarīga lieta. Izšķiroši svarīga lieta Rīgas pils nākotnē. Un tā padome pastāv joprojām, un pēdējos gadus, būtībā, kā es teicu, visu laiku es esmu piedalījies tajā Rīgas pils projektu skatīšanā un diskusijās un dažādu problēmu risināšanā. Pat cik mantojuma pārvaldē visi domāja, ka es par Rīgas pili visu zinu. Nē, būtībā tā ir. Es to pili tik sen un tik labi pārzinu, ka mantojuma pārvaldē otra blūma nav. Un līdz ar to tā tas viss sanāk. Šitas ir mana diploma darba. Bija tādas blankas, tādas ne veidlapas, bet tādas vajadzēja uzrasēt,
ko vajadzēja nodot, un tad tur attiecīgie personāži to parakstīja. Tas ir manas pils projekta fragments. Šī bija izpēte, un es jau tajā laikā, es 2 gadus rāpoju pa to pili. Es zināju tajā laikā pils plānu no galvas. Es varēju visu plānu uzzīmēt, visus 5 stāvus. Tagad tik labi es vairs nevarēšu, bet principā kaut ko es atceros. Un man arī bija savi priekšstati par to, kā, piemēram, vajadzētu izskatīties Remterim. Šis ir Remtera projekts. Protams, ar tiem priekšstatiem par to, kas ir restaurācija tajā laikā, un kā ir jārestaurē, un kā ir jāizskatās kā restaurācijas gala produktam. Nevajag aizmirst, ka tajā laikā kultūras pieminekļu restaurēšanas projektēšanas kantors mazajā pilsielā 17, 19. Viņi strādāja šādā manierē. Tur no jaunajām vēsmām tur bija vispār stipri maz. Un tas pastāvēja vēl līdz 80. Gadu vidum. Tieši šāda veida, ka tā ir jāizskatās restaurācijas gala produktam. Vēl viena man priekšrocība ir tāda, ka es ar piļu saglabāšanu un atjaunošanu es nodarbojos ļoti sen. Es sāku ar Limbažu pili, tiesa pilsdrupām, tas ir 95. gadā, un apmēram pirms 25 gadiem es pabeidzu Ventspils pils restaurāciju, visu pili. Tā bija pirmā kārta, nevis visu, bet pirmo kārtu. Un šis projektiņš ir šajā vasarā tapis neliels projekts, tāds ievada projekts, signāla projekts, kas tika izstrādāts pēc mana ieteikuma, lai pienācīgi un nesabojājot autentisko rezultātu, tiktu savesta kārtībā tā pils daļa, kura jau ir nolietota. Viņa nevis iet bojā vai kā savādāk, bet viņa paudzes laikā ir nodzīvota elementāri. Un viņi saprata to, ka tur ir, es viņam vismaz izstāstīju, viņi saprata, ka pret to rezultātu viņu var uzturēt tikai ar restaurācijas metodēm, nevis ar remonta metodēm, jo viņa ir radīta, restaurējot ar restaurācijas metodēm. Viņi to saprata, un šis projekts ir iztaisīts tādā veidā, respektīvi, es esmu nogājis cik no faktiski Ventspils pils drupām ir radīts kaut kas. Tagad viņš ir nodzīvojis vienu paudzi, un viņam atkal ir vajadzīga saglabāšana. Tas man dod zinām pamatu un pārliecību, ka es kaut ko saprotu par tām pilīm. Un viena no dīvainākajām lietām, kura nav aprakstīta nevienā konvencijā, nevienā hartā, ir jautājums. Attiecībā uz 7. hartas punktu, kā lai izskaidro to, ka vienalga kādai pilī, pieņemsim šajā gadījumā Ventspils pilī, tiek veikta ļoti perfekta pedantiska izstāde. Tiek iegūti rezultāti, izdarīti secinājumi, ir rekomendācijas, bet saglabāšanas projekts un rezultāts katram arhitektam, katram autoram var būt pilnīgi nesalīdzināms. Ir viens un tas pats objekts, ir viens autoru kolektīvs, kas taisa izpēti. Bet mēs pieņēmām kā normalitāti. Un es ar prātu saprotu. Ka vienkārši tā ir. Bet vai tā ir pareizi? Es nevaru atbildēt uz šo jautājumu, jo it kā vajadzētu būt savādāk. Un es sāku saprast, ka tur kaut kas pietrūkst. Ka tas gala produkts, tā izpēte, viņa pārāk ātri nesagatavo, teiksim tā, neizejot kaut kādu kulināro procesu, viņi pārāk ātri nonāk pie iespējamā izpildītāja, kurš varbūt ar ļoti dažādu pieredzi. Un pat tad, teiksim, ja šādu te projektu izstrādātu, pieņemsim, Lapiņkunga birojs un mans birojs vai Ināras Caunītes birojs,
tur tie rezultāti nebūtu vienādi, bet viņi būtu daudz salīdzināmāki. Un šajā gadījumā tas ir, tātad tas bija tas, pie iesākuma stadijas es nekādā gadījumā šeit neesmu un nestāvu tāpēc, lai tagad teiktu, ka tā Rīgas pils konventa nama dienvidu korpusē pirmā kārta ir baigais krāms. Absolūti nemaz. Bet es mēģinu saprast, ka ne viss ir izdevies tā, kā to varētu izdarīt. Un tur eksistē noteikta neiegūtā labuma masa, kuru neviens nav papūlējies definēt. Un es uzskatu, ka tā ir fundamentāla kļūda. Jo mēs neesam nodalījuši olas dzeltenumu no olas baltumu, kur katru izmanto kaut kādā savādākā veidā un vietā, plus vēl ir čaumals. Tātad, kas mums pilnīgi noteikti ir vērtība? Izpētes rezultātā iegūtā informācija. Pilnīgi noteikti var pateikt, hartā arī izpēte un dokumentēšana. Tas ir ļoti bieži minēts. Izpēte netapa kā kaut kas, ko pasūtītājs gribēja, un muzejs uzreiz pateica, jā, diemžēl viņa bija jāuzspiež. Viņa ar visādiem veidiem bija jāveicina, lūdzu, mēģiniet saprast. Jūs pēc tam kodīsiet visās iespējamās vietās, kad jums tās izpētes būs pamaz. Jums procesā parādīsies visādi brīnumi, par kuriem vajadzēs maksāt papildus. Bet tik ilgi, kamēr cilvēki paši nav iekāpuši tajā bedrē, viņi to nesaprot. Un tas ir cilvēka dabā. Mazs bērns, kamēr viņš nav apkakājies, viņš nezina, kā smaržo savas kakas. Un tas ir tieši tas, kad ir jāaiziet tas process, lai precīzi saprotu, kas ir kas un kāpēc citi tur tie vecie kaut ko tādu stāsta. Arheoloģiskie darbi. Arheoloģiskos darbus, ja dara būvprocesā, tad tā ir katastrofa būvniekam. Tie termiņi liekas naudas un papildu risinājumi, kā piemēram Rīgas pils gadījumā tas arī bija rietumu korpusā. Un tad pa konkrētām, teiksim, Svinu tornis, varētu teikt, ka viņš ir ļoti labs visos stāvos, izņemot pagramu. Uzskatu, ka veiksmi ir dienvidu fasādes jaunais veidols. Es nezinu, vai visi no jums tam piekrīt, bet šī fasāde atšķiras no visām pārējām fasādēm ļoti būtiski, un viņā ir būtiskas iezīmes, kas padara viņu informatīvu un kultūru vēsturiski bagātāku. Pārējās ir vispār diezgan nerunīgas. Tad ieejas vestibils, tad dienvidu korpusa pagraba telpas, kapela, remteris. Tas izņemot pagrabu, to nelasiet. Tās faktiski ir tās vērtīgākās, kultūru vēsturiski vērtīgākās telpas, kuras mēs varam saukt par vadlīnijām šajā pilī, kurās mēs jūtamies kā pilī. Pārējās telpas patiesībā ir fona telpas. Un es mēģināju saprast, ar ko atšķiras Ventspils pils un mans priekšstats par to, kāda ir iznākusi Rīgas pils. Jo mums bija arī sarunas vairāk kārt, un tad es sapratu būtību. Tās ir divas dažādas paradigmas. Pilnīgi atšķirīgas paradigmas, atšķirīgi izejas punkti. Man, un faktiski arī Ventspils pašvaldībai, mēs primāri runājām par pils atjaunošanu. Svarīgi bija atjaunot, atgūt Ventspils pili, kas tajā laikā izskatījās, viņi tiešām bija totāli sagrauti. Jumts bija, bet vairs īpaši tur nekā arī nebija. Rīgas pilī pasūtītājam vajadzēja muzeju. Un pie tā muzeja vajadzēja ievērot prasības, ko izvirza kultūras mantojuma pārvalde, kas ir uzrakstīts, kas ir jāizdara. Vienā gadījumā prioritāte bija
muzejas arhitektūras pieminekli. Otrā gadījumā arhitektūras piemineklis, kurā ir arī muzejs. Es līdz šim neesmu dzirdējis, ka Ventspilī kāds būtu sūdzējies, ka viņiem ir slikti. Viņiem, protams, ir daudz mazāk palīga telpa un tā tālāk, bet viņi dzīvo ļoti labi. Savukārt Rīgā ar Rīgas pili bija tā, ka mēs visu laiku runājam, ko jūs te iedomājaties, mums ir vajadzīgs moderns muzejs, tā pilis ir daudz. Tā retorika viņa ir ārkārtīgi izplatīta, un tas ir viens jautājums, uz kuru neviens nav atbildējis. Bet kur ir tā laipa? Kur ir tie svari? Kādā veidā, lai nosver, kādām sajūtām ir jābūt vairāk? Es nevaru sev atbrīvot no domas par to, ka Rīgā mums ir tikai viena Rīgas pils. Man ļoti gribās, lai tās pils sajūtas būtu arī attejās. Ka es ieeju iekšā un es redzu, ka es neesmu iegājis ģipskartona konteinerā, bet ka es esmu pilī, no kuras gabaliņš ir atdots tualetei. Rīgas pilī tā nav. Es negribu tagad visu nogāzt uz Sudraba arhitektūru un Marka arhitektiem. Viņa jau bija ļoti lielā mērā pārveidota tā, ka to pili tur maz kur jūta, bet viņiem bija viss kārts rokās. Tā bija tātad. Viņš neiet. Es atvainojos. Tā. Tādai vajadzēja tai fasādei būt pēc projekta, un šāda viņa ir tagad. Tas bija viens brīdis, kad bija nokalts sliktais apmetums, un pat cik es biju arī pils pasūtītāja konsultants restaurācijas jautājumus, es ievēroju to, kas tur ir redzams, un es sapratu, ka tas ir baigais potenciāls. Jo tas ir šie te mūri, tas ir 16. gadsimta mūris no augšas līdz apakšai. Un tad ilga pusgadu, ilga cīkstēšanās starp projektētājiem un entuziastiem, ja tā var teikt, lai pierādītu, ka šis variants viņš ir vērtīgāks. Jo nekur citur to pili nevar ieraudzīt, kāda viņa 16. gadsimtā izskatījās. Beigās tad viņi piekāpās praktiski visiem, kuri bija pārējie padomes locekļi. Viņi vienīgie palika un pateica, nē, mums projektā ir tā, nē. Un tas ir viens no tiem, tas arī varēja būt neiegūtais labums, ka mēs nespējam atmest kaut ko, ambīcijas, nepatiku, kaut kādas citas emocijas, lai vienotos kopīgam mērķim. Mēs neprotam noticēt, ka pieredze saka, tur būs labi. Ticiet. Materiāli. Šī ir kapela, kurā 19. gadsimta vidū tika iebūvēts iekšā otrs pārsegums, respektīvi, vēl viens pārsegums. Un gan kapela, gan remteris, kas ir divas telpas, kurās bija noteikts nosacījumos, ko sastādīja Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, kad ir jāatjauno viduslaiku veidols. Es principā nekādā gadījumā neesmu pret šo ceļu, lai gan te mēs sastopamies pilnīgi nepārprotami ar šo te Venēcijas hartu. Mēs iznīcinām kaut ko jaunāku, kaut kā vecāka atgūšanas vārdā. Tur bija pietiekoši garas diskusijas, bet tās diskusijas jau bija ļoti sen, jo tas sapnis, ka to vajadzētu atjaunot kādreiz, man liekas, viņš ir jau no 19. gadsimta vācbaltiešiem un tā tālāk. Tā ir baiga veca ideja. Bet tad, kad es ieraugu šito skatu, man brīžiem liekas, ka mēs esam palaiduši kaut vai teorētisku iespējamību. Ok, mēs ņemam ārā to pārsegumu. Bet to sajūtu, ka tas pārsegums tur ir bijis iekšā, varbūt, ka ir vērts kaut kādiem
līdzekļiem piepaturēt. Tas, kas bija strikti noteikts, bija, kad kokmateriāli, šie te materiāli, un tur bija kubikmetriem, brīnišķīgi kokmateriāli, tas tika ievērots, es tikai nezinu, kur tās sijas glabājās, un tas ir izšķiroši. Ne tikai sijas, bet arī dēļi, lankas, mazāki, lielāki gabaliņi, būkalumi un tā tālāk. Nu, te vēlreiz, tur pa kreisi ir ar izņemtu pārsegumu, tur galā vēl var redzēt, šita te var redzēt tos caurumus, kas palika no sijām, nu, un te viņi vēl ir iekšā. Mēs atgriežamies, tātad šeit ir 11. punkts no hartas, kādā veidā viņš tika realizēts dzīvē. Tātad šis ir Remteris. Remtera dienvidu siena, un šajā vietā mēs redzam, kā izskatās uz sienas negatīvs, kad ir izņemts ārā 18. gadsimtā radies pārsegums. 18. gadsimta radusies siena un 19. gadsimta polihromija, kur te var redzēt, reku viena siena bijusi, te bijusi vēl viena. Kopsumā tur bija 3 tādas šķērsienas. Projektā bija paredzēts, ka šito visu vajag eksponēt tajā telpā. Uzdevums bija restaurēt viduslaiku veidolā. Tas arī prasīja vairākus mēnešus, jo es brīdināju, ka būs slikti. Ja mēs gribam Remteri, tad mēs gribam Remteri. Ja mēs gribam anatomikumu ar preparātiem uz sienām milzīgos daudzumos, es jums pēc brīža parādīšu. Šī ir dienvidu siena. Tas ir viens stāsts. Ziemeļu siena ir šitāda. Un pēc tam, kad izņēma ārā pārsegumu, kurš bija šajā vietā, tad parādījās šāda aina, arhitektoniskā aina. Man liekas vispār, ka tā ir katastrofa. Iespējams, ka var domāt, ka tā ir arhitektoniska kvalitāte. Okay, labi, es pieņemu, tā ir sava veida arhitektonisks kurjos. Vai tā ir kvalitāte, par to varētu diskutēt. Bet tas nav Remters, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Es personīgi sevi nevaru atbrīvot no tās sajūtas, kā vajadzētu izskatīties Remterim. Un es nepiedāvāju nolikvidēt šo veidolu, jo šādi vajadzētu izskatīties Remterim, tādi ir izskatījušies Remteri. Tas ir Malborkā, viņš ir atjaunots pēc 2. pasaules kara bombardēšanas, un tāds viņš izskatās mūsdienās. Bija piedāvājums, tātad apakšā ir tas, kā tas izskatās, un augšējā daļā bija priekšlikums, ka varbūt to vajadzētu aiztaisīt ar drapērijām, bet tam nepiekrita, kaut kāds daļu aiļu aiztaisīja ciet. Un mēs nonācām pie tās situācijas, ka tas viss notika būvprocesā, bet to varēja darīt iepriekš. Tai diskusijai vajadzēja notikt iepriekš, jo šīs problēmas, viņas bija redzamas, un viņas arī tika uzliktas uz papīra, tikai nepietika laika vai gribēšanas vai teiksim tā, uzstājības. Bet par to ir jārunā. Mums pēc tam tas būs daudz grūtāk izdarāms. Un es tur sagatavoju vairākas prezentācijas tā projekta laikā, lai pārliecinātu publiku un projektētājus par to, kādā veidā es domāju. Kādā veidā es grupēju faktus, lai mēģinātu saprast, kāda ir realitāte. Un tur atkal bija tā nevēlēšanās iedziļināties, diemžēl ar argumentu, bet mums ir saskaņots projekts. Un viss, jā, tas ir pret lauzi nav paņēmieni. Tur ir štempels apakšā. Un gala rezultātā mēs panācām. Es vēlreiz atgriežos pie tā, kaut kur ir iztrūkusi diskusija par problemātiku, kur bija sākumā skaidra jau projekta saskaņošanas stadijā. Mēs maksājām vēlāk. Par logiem. Par visiem logiem, kas attiec uz vēsturiskajiem logiem, tur ir viss kārtībā.
Tur tika saglabāta liela masa autentisko un oriģinālo logu. Bija daļa logu, kuras iztaisīja no jauna, arī jaunās durvis un vecās durvis, kur, protams, nav iespējams atšķirt, kuras ir vecās durvis, kuras ir jaunās durvis. Es ne par sīkumiem. Ir runa par šiem logiem. Viņi radās šādi tāpēc, ka tika izgāsta šajā vietā. Bija tātad pret pārsegumu starp 2. un 3. stāvu bija mūrēta daļa. Par cik savienoja 2. un 3. stāvu, tā daļa tika izņemta ārā un parādījās jauna aile tajā augstumā, kāda viņa bija viduslaikos, bet ne tajā platumā, kādā viņa bija viduslaikos. Un arhitekts Liepiņš, viņš izstrādāja šādu projektu ar stipri smagnējiem dubultas metāla konstrukcijas logiem, kurā ir arī pakete. Un man viņa atgādina industriālu izstrādājumu. Viņš arī pats neslēp, ka viņš pili uzskata par industriālu objektu. Ja no ārpuses šobrīd, tad, kad ir atsekta šī mūra struktūra, vairāk vai mazāk tad blakus esošais loks, kā jūs domājat, kurā vietā tas loks atrodas? Ko var redzēt pa logu? Var kaut ko redzēt? Nevar redzēt. Tagad pastīsimies, ko tur varēja redzēt. Respektīvi, mirklīti, tur varēja redzēt šito. Tas ir skats pa tiem pašiem logiem. 7. punkts. Piemineklis ir neatdalāms no vēstures, kuras liecinieks tas ir, un no vides, kurā tas atrodas, un tas ir skats uz Vecrīgu caur tiem pašiem logiem. Es uzdevu autoram jautājumu. Kāpēc tu taisi to ciet? Tur nekas tāds īpašs nav. Tieši tādiem vārdiem, bet kāpēc? Ja es nesaprotu kaut ko. Man liekas, ka šie logi, kas atrodas Lundā, viņi rada brīnišķīgu māksliniecisku efektu, ieraudzīt vecpilsētu pilnīgi savādākā veidā un no cita rakursa. Labi, pilī ir vēl citas vietas, bet kā var pataisīt vietā, kur 16. gadsimtā esot hercogs skatījies uz to, kā deg priekšpilsētas, esot apraksts, man vakar arheologs pateica, pils arheologs. Vēl viens jautājums. Es mēģināju protestēt, par to vajadzēja runāt kaut kad agrāk, jo tagad viņas vairs nevar mainīt, jo viņi katrs maksā apmēram 30,000 vai 32,000 eiro. Un viņi ir 7. Nu jā, un tas, ko mēs varam redzēt, ja pieliek fotokameru pie pašas logailes malas, ja, tad tas ir vienīgais, ko jūs pa to logu redzēt. Tā ir klasiska, garām palaista vērtība. Tikai tāpēc, ka nav diskusijas par šīm lietām nacionālas nozīmes objektā. Nu jā, ir labas detaļas un ir varbūt nepārāk labas detaļas. Ir daļa detaļu, kas rada koptēlus un sajūtas, kas ir brīnišķīgas. Konkrēti tā ir kapela, pa kreisi tas ir Svinu tornī. Ļoti labs veikums, ļoti labs panākums. Bet viņš neradās pats par sevi, jo ja te nebūtu iejaukusies pils padome, tur tā nebūtu. Tur būtu krietni savādāks veids un interpretācija, jo autora formulējumā kapelai vajadzēja būt nokrāsotai baltai. Tad, kad es viņam prasīju, kā tu nonāksi līdz tam baltajam? Ar baltu krāsu? Es teicu, bet tas ir neiespējami. Tu noslepkavo faktūru, jo tad ir jāpaiet 15 gadiem, kamēr uz tās faktūras uzkrāsies putekļi. Un viņi uz tām mūsdienu krāsām arī neturēsies tik baigi labi. Un tad ar padomes spēkiem
tika panākts tas, ka tika veikti paraugu laukumi vairākus mēnešus. Mēs tur ņēmāmies ar tiem paraugiem un gala rezultātā šī virsma tika iegūta kvadrātmetrs pa kvadrātmetram. Tur strādāja restaurātori. Un tas rezultāts ir. Te ir vēl viena problēma, ka jauni arhitekti, kuriem nav bijusi darīšana ar šādiem objektiem, viņi neredz un nezina šo cēloņu sakarību ceļu. Ar ko ceļš sākās, kam ir jāaiziet cauri un kāds visticamākais var izskatīties rezultāts. Tāpēc šāda padome, kāda bija tur, kurā bija pietiekoši daudz cilvēku, kas saprot drēbi, ir ārkārtīgi svarīgi, ko pierādīja arī Ventspilī, kur tātad bija šī pils atjaunošanas padome, kas bija ārkārtīgi svarīgs moments. Šīs faktūras ir ļoti labi saglabātas, bet te ir viena cita īpatnība. Pa kreisi ir pagrabā, Dienvidkorpusa pagrabā, pa kreisi ir Svintorņa pirmais stāvs, tas ir pagrabā. Bet to nedarīja mūsu amatnieki. Tie ir poļu restaurātori. Viņi ļoti sen jau strādā Latvijā. Un tad, kad tas notiek, un viņi arī visu dienvidu fasādu taisīja, mums tādi vispār ir ļoti maz pie tādiem apjomiem. Jo ņemot vērā to uzrāvienu, kur pēkšņi pilī vajadzēja ļoti daudz, es iešu uz priekšu, tās ir arī citas faktūras, bet principā faktūrām ir, šie ir ļoti labi veikumi. Te par dažu teorētiķu domām, vai tas ir labi vai slikti, šis gleznojums kapelas uz austrumu sienas. Es galīgi nepiekrīstu, jo tad vajadzēja, ja tik profesionāli spriež, tad vajadzēja piebilst, ka viņš pagaidām ir nepabeigts. Un par nepabeigtiem darbiem parasti vai tur muti ciet, ja pasaka. Es ļoti labi zinu, ka viņš ir negatavs, bet katrā ziņā kapela ir laba. Remters, es jums par Remteru stāstīju, viņš ir gandrīz labs, bet šis ļoti tumšais, nepārāk vērtīgo kāpņu akcents, viņš ir pilnīgi neargumentēts. Autori tika brīdināti. Nē, mums projektā ir tumšs krāsa. Un nekā. Detaļas. Vecās kāpnes, jaunās kāpnes. Šīs kāpnes, kas ir pa kreisi un aiziet augšā, viņas parādījās pēc diezgan ilgām pārunām par to, ka arī jaunajām kāpnēm ir vajadzīga detalizācija. Ka nevar būt tā, ka šīs ir šīs 19. gadsimta 70. gadu kāpnes, un tur ir vienkārši sametināti plakanzelži, kur tā vienkārši uziet augšā. Tikai tad parādījās šis tas ir ģeniāli, kurš daudzas lietas noliek pa plauktiņiem. Tātad arhitekts Reinis Liepiņš atceras, ka projekts taps milzīgā tempā gada laikā, jo pasūtītājs sapņoja pabeigt pili līdz valsts simtgadēji. Tas ir 15. gadā viņš taisīja projektu, 18. gadā pilī vajadzēja būt gatavam. Nedrīkst ticēt varai, kurai ir politiski mērķi, nemirkli. Viņiem ir politiski mērķi un politiskas ambīcijas. Un viņi par saglabāšanu un saglabāšanas kvalitāti un vispār jēgu, viņi nesaprot neko. Neko. Es par to nebrīnos, tāpēc, ka viņi to nav mācījušies. Bet viņiem jāpietiek prāti uzklausīt tos, kas kaut ko saprot. Priekš manis, izņemot tās minētās telpas, pils ir pārāk balta. Tad ir jautājums, kāpēc viņi ir tik balti? Tāpēc, ka tas ir autora koncepts. Viņam visam vajadzēja būt baltam. Bet kāpēc? Tāpēc, ka tas ir moderni. Bet man tas atgādina eiroremontu. Un pastīsimies, kā viņiem iesa to balto krāsu. Tad, kad pēc pirmā gada tur būs, cik tur tie 70 000 apmeklētāji izgājuši cauri, un tantes būs gar grīdu apakšām ar lupatām uztaisījuši šitās te tumšās šleifas, ja?
Un tas saka arī pieredzes trūkums. Kaut kur ir atsegumi, viņi ir ļoti maz, un viņiem nav konteksta. Ļoti daudzi atsegumi ir fragmentāri, un tu nejūti, ka tas kaut kur aiziet. Tur ir vēl citi piemēri, kur, teiksim, polihromijas fragments ir kā tepiķis pie sienas, kā plakāts. Viņš ir izgriezts ārā un viss. Bet uz kuru pusi, kur kas notiek? Kādā veidā tas viss aiziet? Un diezgan, es negribētu teikt, ka ļoti daudz, bet diezgan daudz ļoti precīzi taisnu leņķu. Ir ļoti lielas dīvainības, kur vienā kāpņu telpā sastopās 30. gadi, jaunās kāpnes, un šīs pēdējās restaurācijas laikā tapušais priekšmets, kurš nepieder ne pie vienas, ne pie otras operas. Tāpēc, ka konstruktīvi to vajadzēja. Bet, nu jā, ar šo telpu viss vairāk vai mazāk kārtībā, tur būtu ko runāt, lai cik tas nebūtu dīvaini. Viena no lielākajām veiksmēm, manuprāt, ir šī diezgan bezcerīgā 30. gadu cementa flīžu grīda, kur bija diezgan daudz zudumu, un es domāju, ka tur būs pilnīgs sviests. Bet tā kundze, kur uzņēmās šos restaurācijas darbus, viņa flīzes pasūtīja kopijas. Viņa pasūtīja vai nu Kambodžā vai Vietnamā. Un tas bija fantastiski vispār, kā viņi to dabūja gatavu. Viņas nedaudz atšķirās pēc spīduma un tam līdzīgām lietām, baigi forši. Tas arī bija vesels stāsts. Pa kreisi augšā ir depo nopirkta savilts kapelā, jā, priekš mūrēnkuriem. Tad bija diezgan liels skandāls no padomas puses, un tad tika pasūtīts, izstrādāts dizains savilcēm, kuras mēs ieteicām un aizsūtījām viņiem bildes, kā izskatās vēsturiskās savilces Latvijā. Un tapa tāds ļoti, ļoti pieklājīgs risinājums, bet tas atkal uzspiežot. It kā nevis viņiem to vajadzētu, bet mums, tam mēs jau gājām cauri, bet runa ir par koku. Es jums rādīju, tur tie koki bija. Tas ir gala rezultāts, kas ir radies no 18. un 19. gadsimta sijām. Es nezinu, kā jums, bet man liekas, ka parādīt kādam citam cilvēkam, kas tas ir, 4 koki, kas ir salīmēti kopā. Tur viņos nav ne mazāko norāžu par to, kas tas ir. Bet tās ir vēsturiskas sijas. Viņas ērtības labad, kā galdniecībā to ir sapratuši, viņas noēvelē, lai ir taisnas, uz epoksīdu sveķiem saliek kopā, nospīlē un izgriež kaut kādu diezgan dīvainas formas caurumu. Pie tam iztaisa svarā, viņu viens cilvēks pastumt nevar. Viņas ir ļoti smagas. Bet tām vēsturiskajām sijām ir virsmas. Un tās virsmas pietiek nomazgāt, lai ieraudzītu, cik tās virsmas ir skaistas. Tur varēja 1000 variantus uztaisīt. Kā to var izdarīt? Robert, tu taču to pēc savas popes ļoti labi zini. Jo kokam ir bezgalīgi daudz izteiksmi. Kāds var būt īsts koks? Bet tur ir izmantots kokmateriāls. Un tā ir viena problēma vēl, ka mēs neprotam izmantot atgūtos materiālus pilnvērtīgi. Grīdas. Šajā te kapelas grīdā tur vēl kaut ko var nojaust no kaut kādiem dalījumiem. Bet projekts ir paredzējis, tas ir Liepiņa kunga projekts ir paredzējis ļoti labu grīdu. Tur var redzēt, ka viņi tiek gatavoti no dēļiem. Šeit vairs neko nevar redzēt, lai gan tie ir galerijā no vecajām akmens flīzēm saliktā grīda ir ļoti laba, bet šī ir remtura grīda, lai viņi taisītu no vecajiem dēļiem, man liekas, ka tā ir katastrofa. Tas ir lamināts. Tas ir sliktāk par laminātu, jo jūs varat nopirkt vēsturiski ticamāku laminātu nekā šo grīdu. Un tad, kad viņā vēl būs papēžu iespiedumi, tad būs konfekti, tad būs rozīnīti uz tortes. Vēlreiz tas pats, viņi tika brīdināti. Domājiet, ko darīt ar vecajiem grīdas dēļiem, lai nebūtuštruntīgi. Nebija laika.
Tāpēc, ka projektu vajadzēja iztaisīt gada laikā, jo bija paredzēts, ka pili uztaisīs pa 2 gadiem. Man ir jāsteidzās. Es ļoti labi saprotu. Te ir par grīdu iespējām, kādas varbūt, kādas izskatās vecas grīdas, teiksim. Tad, ja viņas patiešām ir kvalitatīvas, jūs ziniet, jums baterija ir švaki. Tā, šeit ir vesels strīpes, viņu nelasīšu. Tas ir tas, kādas vērtības mums pilī vēl ir, izcilas vērtības. Un viņu ir vairāk nekā tas, kas mums jau tagad ir. Respektīvi, tas potenciāls pilī ir milzīgs. Arī diskusija par to, vai tiešām mums ir bezgalīgi jāsaglabā pagaidu jumts virs svinu torņa, ja mums varētu virs pils būt šāds tornis. Un arī par to, kādā veidā tas saskan, jo viņš tāds ir bijis. Brods viņu ir uzzīmējis. Kā tas saskan ar to pašu Venēcijas hartu. Uz ko viņš reaģēs, nesaprotu. Jā, labi, ka tā restaurācija nenotika agrāk, iepriekš, bet es neesmu pārliecināts, vai mūsu pēcteči nedomās tāpat, ka paldies Dievam, ka tam šitie te, kas dzīvoja 20. 21. gadsimta mijā, to nenorestaurēja. Par izpēti es jau teicu, tas ir atsaucies ļoti daudz. Un tas 3. teikums, tas ir tas, par ko es gribētu visvairāk likt pie sirds. Mums ārkārtīgi nepieciešams pie nopietniem, un vispār mums ir mums trūkst diskusijas. Jo, ja būtu notikusi konference pirms pils projektēšanas sākuma un pirms darba sākuma, mums būtu daudz vieglāk saprast, kur mums ir lamatas un visādas citas lietas. Un otrs, mēs neesam izvērtējuši, kas ir pils. Viņi varbūt tagad dabūs arhitektūras balvu un viss ir kārtībā, bet mēs neesam nosijājuši, kas ir labs, kas ir slikts. Un mēs nezinām, ko mēs varam nepieļaut. Mēs nezinām to visu. Tāpēc, kad vairums cilvēku, kur iet uz turieni, visi aplaudē. Viss ir brīnišķīgi. Neiegūtais labums, tas ir tas, ko mēs varam iegūt. Labi. Paldies. Tātad Pēterim liels paldies Blūmam par šo te stāstu, kuru, protams, nevar izstāstīt pusstundas laikā par šādu objektu, šādiem objektiem. Un ko es gribētu iezīmēt, ka Pētera stāstījumā ļoti iezīmējās tātad stāsts par pieredzi, neatlaidību, gatavību diskusijām, skaidrošanu, pārliecināšanu un augstas kvalitātes rezultātu ar pievienoto vērtību. Un tāda īstenībā mums ikdienā vajag to procesu arvien vairāk, jo tā tik mums šķiet, ka visi zina, ka visiem jāzina, ka visi domā līdzīgi vai katrs kaut ko tā kā nav izdomājis līdz galam, bet diskusijās un sadarbībā jau tikai top tie labākie rezultāti. Tā kā paldies Pēterim par šīs stīgas iezīmēšanu, jo, kā mans profesors vienmēr ir teicis, ka tāds īsts, labs profesionāls, vienalga vai viņš ir zinātnieks vai praktiķis, ir tas, kas māk izstāstīt citiem to nododamo ziņu tā, lai viņi saprastu, jo nav viegli runāt visos iespējamos veidos tā, lai mūs saprastu. Tā kā paldies Pēterim par šo te stāstījumu un šo te akcentu uz šī te diskusijām, uz ilgtermiņu, uz pārdomātiem lēmumiem, uz izsvērtiem lēmumiem un nevis uz steigu, bet mēs jau zinām to ikdienu, kuru var pamainīt.